Un hei, te neviens cits kā Kristaps TV, jeb Kārtuvē Merčups, kā jūs man te redzat, tad jaunais nosaukums. Tātad šodien iznāca pagad nabagēdiena, jā, nabadziņēdiņa pēderi kādreiz. Un tātad jau ir nākamais video top. 3:30 no rīta, neguļu, pusnakti skatījos cits youtubers un domāju par idejām. Un joprojām idejas man nenāk, bet tāpēc es uztaisīšu tagad kā runas video. Pastāstīšu, kas tagad top, kas tagad netop, kādi ir plāni, kādi nav plāni. Tā, lai visi zina, jo ne visiem ir tāda iespēja. To, ko es šobrīd daru, neguldu laiku. Jā, es sēžu mājās uz Rimiņas lapu un tupa. Cak, neko nedaru, sēžu nekur. Nedaru, tikai sēžu citus streamus vai ko. Nē, man ir idejas, man ienāk idejas tagad atpakaļ. Tuvākajā laikā uz koms, vai tur bišķi, vai čo finansējumi kā. Gribēju pateikt vienam no skatītājiem, vai jau niknēms, es kaut 10 apakaļ skatījos jau aizmirs. Bet jā, viņam respekt pa 10 eiro šort donētī, kas atbalstīja. Tātad, kas vēl ir, ko, jā, es pastu, ko es daru tātad ārpus YouTube un vispār. To es vēl pastāstu pa vidam, bet jā, jebkuram respekt viņam par čirик. Ko saka, tādam kompiem, pie kompja jātiek un pie streamiem jātiek. Tas ir viens, otrs, ko es gribēju pateikt tagad, visiem lieliem paldies atbalstītiem, kas nāk laivos. Nu, nes laivos, bet jā, laivos TikTokos un pirmizrāde. Un tagad tie, kas šitos skatās, ar jums lielu uzsvaru. Tagad būs tāds, vai ne savu datoru, ja es tagad tur tavus datoru, es savu datoru taisu streamu, ja net ar telefonu. Kā var tikt pie streamiem un kā es uzsāku YouTube streamu? Te es bieži laidīšu visus video pirmizrādē un skatīšu, cik daudz skatīju un cik aktīvs čatam. Ja būs 20 skatītāji, nu, come on, es negribu taisīt laivu, ne tā, ka kaut 3-4 ienāks. Es negribu tērēt laiku 3-4 cilvēkiem. Es gribu plūsmu, es gribu čatru aktīvu, es gribu visu redzēt. Tas ir viens. Tas, lai jūs arī iegaumē, nevis man rakstēt privāti TikTokā, Instagramā un vēl pat arī YouTube komentārus, kad streams, vai tā, kad man iznāca piemirzāt par to nabagēdienu, kad streams, tad jūs dzirdējāt atbildi. Vairāk cilvēki piemirzāda, plūsums, redz, jo vairāk cilvēku, jo labāk, un tas arī ies maksimāli iekšā arī laivos. Viss ir atkarīgs no jums, nevis no maniem, viss tādu atkarīgs no jums. Tas ir viens. Otrs, ko es vēl, bļaļ, Zeibal, tas cilvēks un Zeibal, tas stubas invalīds, bļaļ. Tā, bļaļ, man pis, kā tev iet? Sogas skatās atbilst tās skaru skatītēm, jūs tieši šobrīd redz, kā man bez jārā. Un tas ir viens cilvēks, kurš non-stop uzraks man čau, ko dari, tā arī man iet labi, un es neko nedaru. Un man Zeibal šitie stubie komenti raksta privāti Instagramā. Es vienkārši bez uz sārā. Un es vienu kādu visi sāks bloķēt. Tas ir viens. Otrs, ko es daru ārpus YouTube un vispār iekšā YouTube un ārpus YouTube. Iekšā YouTube es jums dodu kontentu, ārpus YouTube man tagad iet marketings, ko es šobrīd jau vēl plus vēl video mācos un vēl man dod zināšanas, ko es iet uz marketinga ārā. Kas mums iekļaus marketingā. Tas mums atkarīgs viss no maniem. Nu, es labi, protams, zinu, es jums teiks tā, es ļoti labi zinu, kas būs un kas nebūs. Bet es jums šobrīd nevaru to stāstīt, jo es pēc to šobrīd strādāju. Man ir tāds mazs projektiņš. Tā man vēl rakstīja, kas man bija vakar vai aizvakar TikTok laivs. Man liekas, vakar pa nakti bija, vēl naktī. Jā, vakar pa nakti bija. To laivs, kādēļ man rakstīja, kas ar kaut kādiem konkursu vai kaut tādi plāns vai ir. Būs plāns, būs plāns taisīt konkursu. Bet ne uz 500, sakot, vai ne uz 1000, kā kādas Norvēģi, bet es uz smukiem cipariem sāks. Sākam 2000 savācam, taisam lielu mega konkursu, un 2 štukiem, un uz augšu mēs taisam papildus konkursu, tas ir viens. Konkurss vai būs manu naudas līdzekļu, vai nu, ko es tāds sāku rakstīt vienam cilvēkam, saku idejas, kas taisīs kaut ko smagu, un, protams, arī skaisti, priekš manai idejas, kas top.
Tas ir viens, kurš bija atbildēt uz jūsu jautājumiem arī, un otrs, kas arī bija jautājums, uzsveram stāst par savām kājām un kas un kā. Es to visu pasniegšu vēlāk, pēc būs video montāžu materiāli, kas jau ir montēs, ka būs komas vispārējais, un es viņu pasniegšu tikai tā, ka es jau varu iet no mūsu darbu, strādāt, un jums jau izstāst, kā bija no sākuma, no punkta A līdz punkta Z, lai jūs zināt, to visu stāstu, ko es esmu izcietis, kā tā es sajūta, es visu izstāstu, bet jums tas vienkārši visu iegaida. Teikt godīgi, šis video tiek pārfakāts 6. reizi. Jā. Jo bija tā, ka vienā brīdī iesāk video un man nebija idejas. Stāvēja 10 minūtes klusums. Bet tas tā. Bet jā, es šobrīd koncentrējos uz video. Es ir par kas TikTokā. Droši cilvēki tie, kas jūs nezināt, es ir bieži TikTok laivas, jūs to droši rakstīt savas idejas, kā arī uzmundriem man nāk atpakaļ uz YouTube. Jo ne jau to, ka uzrakst 1 vai 2 cilvēks, kad būs atpakaļ YouTube, man tāds nedara. Tāds tu bija jautā, kā man tur bija TikTokā. Kad būs YouTube'ā? Kad būs tiešraidi? Kāds otru bija? Kāds setups to būs? Ok, par setim, ok, es nevaru pateikt, ka es viņu personu ģimeni nav iebāsts un es neredzu viņu. Bet pēc setupiem, kā es sākšu uzkapājiem, ir paļobam normāls, strīmošanas varu. Bet uz 4K spēles, protams, nevar es tur ieliek, būs iegulda naudu vispārējais. Bet to es atsevišķi iekrāšu priekš jaunas kompija, visi jauno māsplatu, visi tas tur tikai tā darīs. Plāns par, kas vēl man ir tādi iekļauts šai gadā. Šai gadā man arī iekļauts 2 studijas, kur mums jārunā, kā es redzu, kā es sauc, bļēģi. Jūs paļauj man šādā tur dirs, es neatceros. Studija saucas, vai ne, studija, nē. Huļus nekā viņi pareizi saucas. Tur bārzās, kur ir bārzās un pļāpa, karoči. Interviju, kā viņi tur pareizi saka, jūs tur zina labāk. Vienkārši man nav nekur nekas pierakstīts, man stāv tagad Roberts Vītols videoklips pa priekšā. Es skatos, kas ir gada apakaļ materiāls, un es vienkārši nav ko daļu panākt, un skatos šis tāds video. Tas viens. Šautot viņam, došot viņam var sekot Robertam Vītolam, un arī, protams, Fanteisiem, Uzkapājam, Uldonam, karāši visiem YouTuberiem jūs latvieši sekot. Bet katram YouTuberam ir savs odziņš. Tas viens. Es vēlos arī no jūsu puses, lai es varu uzsākt tiešraides, vai vispār kaut ko darīt. Protams, tas jūsu, protams, izvēlas taisa tiešraidi, nē. Ir pirmais variants, ko es ļoti vēlos. Aktīvi komentārus, ja es pieprasu jums idejas, rakstiet normāls sakarīgs ideja. Es iegā storijas, please give me idejas, iesāk ideja priekš YouTube, Minecraft. Man Minecraft ir šis games. Redz jūs šo pirkstu, Roblox un Minecraft. Jūs redzat, viens to tuvāk pielikt, redz? Es tādu spēles nespēles, un man droši var maksāt kaut 1 000 000 eiro, es tur sūpat nelādis kompi. Man tas spēles ir riebjas un besi. Tās nav manas spēles. Man ir shooting games, racing games un stratēģi, vai kā jums pareizi sauc games. Tāds. Tur kaut kāda actions un viss, nevis kaut ar Minecraft, kaut ar kubicīnu, kas ir 1D formātā. Nepieprasa man lūdzu to. Ja jūs ir Minecraft, tad meklēt kanālus, kur jūs skatāt Minecraft. Un kas, ko es varu pateikt jums? Labrīt. Labrīt tie, kas jums piecēlās. Pastāv ieraukt rīklē. Tā ir āsni bērni nepīpējiet. Mums labi. Bet, ko es gribēju teikt to, ka idejas pateicu, tos pateicu, marketings pateicu, filmēšanā arī notiekas. Es arī izlasīju, vai es filmēju Georgu atgriežas dzīve. Visticamāk, ka būs, visticamāk. Bet, protams, ka iesadarbojas ar kādu cilvēku, kas arī palīdz pilnvērt to video materiālu, kā piemēram Georgs atgriežas dzīvē, kā vēl bija KTV News.
tur bija vairāk cilvēki, kas iesaisties materiālā. Jo es viens nevaru, es varu viens visu uztaisīt, visu gatavs, ok, bet kā es viņu pasniegs, ka no katra cilvēka, jo vairāk cilvēka, ko runā, katram ir savs idejas, kas var pateikt plašāk. Viens, piemēram, pasaka tā, otrs saka tā, izvērtī, pa bazaru izrunājas, un tad jau zina, kas ko jādara. Tas viss atkarīgs no tā, kāda ir visas kompānija. Jo es personīgi, man nebūs laiks rakstīt scenārijus vai visu pārējo, kas ko jādara. Ir tāpēc grupas komanda, kas tad tu pieviedrojas. Piemēram, katram YouTuberis paļaubami arī visi lielajiem YouTuberiem paļaubami kādam savs montētājs, kas montē. Es pats to montēju, darīšos. Bet tā, ka es uzsākšu ļoti aktīvi YouTube, būs man tā kā mini grupiņa, es uzsācu savu studiju, īres, lai ir, kur mūsu studija augt un augt un augt. Tas ir viens. Otrs kanālā, kā es jau pirms teicu, Roblox, Minecraft man nebūs. Kaut kāds copas vlogi būs arī, kas brauks ventā, ar ko es brauks, tas būs manā ziņā. Būs video, būs copas video, būs viss. Bet ne, laikam, ka ne šogad, tāpēc, ka es šogad kājas var dabas visi ļoti pamatīgi. Lai es uzstātos uz kājām. Kas vēl? Tīsāk darbā ir daudz, idejas man tikai sāk tā nākt. Tāpēc jūs esat tik bieži video, jo pirms tam bija nedēļa atpakaļ. Viens video pa nedēļu iznāca savas idejas pārtrūkas. Jūs ieteic idejas tais. Respekt visiem, kas skatās šo video klipu tiešraides. Būtu respekt, ja jūs esat tiešraidu un arī pareklamēt. Jo vairāk auditoriju, jo vairāk idejas, jo vairāk materiālu, jo vairāk tiešraides un vairāk runāšanas būs, un vairāk gamings un drangs un vispārējais, ko jūs gribat. Es saucu drangstream. Tas viss atkarīgs no jums, nevis no maniem. Jo mēs augt, liktu darbu, bet tā, kad jūs varat rēģināt, tā, ka es sāks atpakaļ strādāt, tad nebūs tik bieži video un stream. Tā ir cik es varēs. Bet tagad, kad manī pusgads vismaz, es atpūšos, uz kāds mums B-lap, ir kā ir. Jā, ja kāds jautā, cik man ir B-lap, man ir 230 eiro, vēl, man ir 234 kaut kur, es nopirku lejāko, 230. Ir B-lape, tā kā nejūsiet man vairs jautājumu. Jā, man vienkārši šodien. Šis atcēlēs augšu. Šodien otrdien. Vakar ienāca vēl B-lapu, 230 eiro, un tagad ar to naudu man ir jādzīvo. Pirmā B-lapa bija afigeņā, otrā jau viss jau apstājās, tā lielā summa. Tas, kas pirms tam bija. Labi, to zināja Fantvers, cik, man liekas, Fantvers uzkapējumi. Es nezinu, kurš to zina, bet viņi zina, cik bija summa. Tagad man to pašu, tos 230 arī ienāks dzīvoklis, iet pie ārsta, man ir fizioterapija pusēja, kas maksā 60 eiro vizīti. Tā kā man ļoti daudz, kas būs jāies visu jādaras. Bet pa vidām es arī kaut ko citu daru, lai es arī nopelnītu naudu vispāriem. Un ja kādam interesē merch, ir tā, kas ir tāda Instagramā, tas merch bildes, visticamāk, ka tāds vairāk nebūs, visticamāk, ja būs bilde, tad būs, ja nebūs bilde, tad sorry nav. Tas atkarīgs arī no, vai man ir bilde vai nav, jo man ieskatās visos e-pastos, vai viņi vispār saglabāts vai nav. Tas pirmā lieta. Un otra lieta ir to, kad arī nāks jauni bildes, nāks jaunas idejas. Un es strādāju ļoti, ļoti daudz šobrīd. Protams, man ir arī viens cilvēks, kas tātad pie dizaina strādā. Jūs iedzēju iepriekš video KTV, to bildi, viens par to ir piestrādājis. Jo tur arī mēs runājam, kādas idejas un kas ko idejas. Ar viņam respekt, šautots viņam par reklāmas, un nezvērtīgs mest viņam. Bet tas viens no tā plus. Tā kā cilvēm mīļāk droši nāk TikTokā, laivos, es tur sēžu, pāris vakarus, labi, šonakt nebija, tāpēc, ka es gribu atpūsties. Jo man ir tā, ka besis arī TikTokā sēdēt, tas arī iziet ārā, tas ir sev pavadīt laiku, paskatās TV un ko tam līdzīgi. Nevis tikai TikToks. Tā, kas saka, arī man ir plāns ar šogad uzsāksim vienu nelielu tādas projektiņu, ko jau kāds zina kravals, ko dara. Līdzīgi tāda idejas man nāk, bet būs bišķi labāk idejas.
pie to, ko es piestrādās, bet to viss nākotnē. Jūs gaidiet nākotnē tikai materiālu un gaidiet. Un tie lūdzu neuzdodiet Minecraft vai Roblox šos te idejas. Droši raksim man, obligāti raksim man idejas, ko lai filmē, jo es, kā jūs šobrīd redzat, sēžu ratikrās, es nevaru uzsūmēt tāds materiāls, kāds man bija vispār plāns, jo tur viss ir jākāp, jāložņā un jā, tas viens. Karoči, darba daudz, viss atkarīgs no maniem. Tā, tev pīsiņas visiem, visi, kas skatās šī nakts vidot, tā kā es tā neguļu, visam saldu sapniši, tie, kas ir piecēlušas labrīt, un tie, kas vispār tādi vakarā skatās pēc darba, jums labs vakars, un lai jums patīkam skatīties, bija šis takais video. Un tiksimies jau mēs līdz nākušai videoklipē, kas jau tuvojas atkal jau drīz. Jā, jums tādi jāpacieš runāšana video. Nu, piedodiet, ko man darīt, kad es nevaru vienkārši paņemt un samontēt, jo man nav uz ko. Jā, gudrie dēļ, es varu nedirst uz telefoniem. Es telefons nemontēšu. Es iecu kompu, tam es uzticos. Tas viens. Tagad paldies, ka skatieties. Un tiksimies. Es nāku šo videoklipu un šērtēt visiem, kas šēro, kas reklamē visos. DC, Instagrams, jebkur šērēt maksimā, jo vairāk skatītāji, jo vairāk cilvēku būs, jo aktīvs arī būs es. Tā kā tiekamies nākušajā videoklipam, neiemies piesubot kanālu, man nospēs laiciņu, man nospēs dislaiciņu, un kā nekā komentācijās idejas, un mēs tiksimies nākušajā videoklipē ar tikai nākamais videoklips, šis Instagram būs aiznākamais, tikai ar jūsu ideju. Tā kā viss jums tad atvērtie loks, turpiniet rakstīt idejas, es sekoju līdz komentāriem, un tad es arī jums uzfilmas materiālu. Paldies, ka skaties, ja bija neviens kā KTV merch shop, un ja kādam Instagram uzrakst par mercham, ja kādam interesē ļoti, un tiekamies bieži vien tagad TikTokā. Tā kā visiem, lai jums visiem izdevuši šis diena, vakars, nakts, rīts, jebkurš laiks, un visiem perfektā šī laiks, un piedodiet, ka jūs pazaudējat 11 minūtes no dzīves tikman. Bet tā dzīve ir. Tā kā turās tautā un paldies, ka jūs subējat man kanālu. Čau!